ielidošana Latvijas Republikas teritorijā bija tiešais iegansts aizsardzības ministra demisijai vai nomaiņai, visas valdības krišanai un principā politiskajai krīzē valstī. Ja? Gribu pateikt to, ka tiešām mums nekā nav, lai šos dronus notriektu, neutralizētu. Un es neredzu, ka kaut kas tiktu darīts. Es 90% varu pateikt, ka nekāds NATO nekas neiesaistīsies šā konflikta risināšanā. Ka viņi pateiks, jūs risiniet paši šo konfliktu, jūs paši izraisiet šo konfliktu. Kā tev šķiet, vai mēs strauji netuvojamies tomēr militāriem konfliktam, un ka Krievijas federācija varētu tomēr izšķirties par kaut kādu dronu vai raķešu triecienu pa tām vietām, ko viņi publicē, kur ražo dronus Latvijas Republikas teritorijā un kur viņu prāt atrodas Ukraiņu dronu un pretdronu vienības. Sveiks, Arnold! Labdien! Principā mēs turpinām tematu par Latviju un Baltiju, tāpēc, ka dronu incidenti un politiskā zemestrīce Latvijā ir cieši saistīti. Kā mēs jau iepriekšējā raidījumā diskutējām, tātad dronu ielidošana Latvijas Republikas teritorijā bija tiešais iegansts aizsardzības ministra demisijai vai nomaiņai, visas valdības krišanai un principā politiskajai krīzē valstī. Ja? Tātad beidzamais, šī beidzamā situācija ir izraisījusi arī strauju eskalāciju Baltijas reģiona drošībā. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt NATO teritorijā ielido droni. Šeit pilnīgi vienalga, vai tie ir Ukraiņu droni vai Krievijas federācijas droni, novirzīti, nenovirzīti. Viņi ielido, un viņi netiek notriekti. Vienu dronu notrieca Igaunijā, tātad NATO iznīcinātājs, tātad Air Policing misijas ietvaros. Ja? Tā tika pacelt iznīcinātāji un drons tika notriekts, ja? Bet tas bija vienīgais gadījums. Tātad tām valstīm, kurām ir šiem pašām iznīcinātāji, tā kā Polijai vai Somijai vai Rumānijai, tātad nacionālā... Iznīcinātājs nav ierocis pret dronu. Jā, bet saproti, vismaz kaut kas, vismaz, ja? Labi, ja tev vispār nekā nav, es saprotu, ja? Bet ja tev vispār... Tas ir reāli smieklīgi, ja tu man saki, kad iznīcinātāji eskadrili vai tur jāpacēt Es tev nesaku, gaisā, es tev vienkārši saku, ka notrieca dronu Rumāņu pilots virs Igaunijas, notrieca dronu. Ja? Tātad, tas radīja šo politisko zemestrīci. Bet, kāpēc mēs runājam par eskalāciju? Mēs runājam par eskalāciju tāpēc, ka beidzamo dienu un varbūt nedēļu laikā ir notikuši vairāki paziņojumi, ja? Un, teiksim, no visām pusēm. Lietuvas ārlietu ministrs vienā no intervijām paziņo, ka NATO ir pietiekami daudz spēju, lai mazo, kā viņš teica, mazo Krievijas federācijas cietoksni Kaļiņingradu praktiski iznīcinātu pretgaisa aizsardzību visu un iznīcinātu attiecīgi raķešu palaišanas iekārtas un principā iznīcinātu Kaļiņingradu. Ja? Uz to katrā gadījumā bija ārkārtīgi asa Krievijas federācijas, protams, atbilde. Katrā gadījumā es varu tikai pateikt, ka Krievijas federācijas ārlietu ministrs, pirmkārt viņš teica, ka viņam uzdeva jautājumu, ka Lietuvas ārlietu ministrs kaut ko tādu izteica, viņš teica, kas tas vispār ir par cilvēku, kurienes viņš vispār izlīdz. Ja? Un principā, ka šie cilvēki vienkārši to dara, lai būtu vismaz pamanīti. Ja? Visiem taču skaidri jāsaprot par sekām, kas notiks, ja attiecīgi notiks šāda veida darbība. Ja? Tālāk jau no Krievijas federācijas puses, vismaz divi ļoti nopietni paziņojumi par šiem visiem dronu incidentiem. Tātad SVR, jeb Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta paziņojums par to, ka Krievijas federācijas šis izlūkošanas dienests ir informēts par Ukraiņu dronu vienībām Latvijas Republikas teritorijā. Tātad tiek arī nosaukti jau konkrēti militārā infrastruktūra, Ādaži, Lielvārde, Sēlijas poligons, Daugavpils un vēl dažas citas vietas. Un ka attiecīgi tiks pieņemti militāra rakstura mēri, lai šo draudu neutralizētu. Un pēc tam, pēc neilga brīža, Krievijas federācijas
Tātad pārstāvis apvienoto nāciju organizācija Ņibeņze publiski paziņo apmēram to pašu un paziņo, ka Krievijas federācija var veikt militāru darbību šādā gadījumā. Tātad, ja Baltijas valstu teritorijas tiek izmantotas Ukraiņu dronu attiecīgi vai nu palaišanai, vai gaisa telpa tiek piešķirta Ukraiņu droniem izlidošanai, tātad caur Baltijas valsts teritoriju līdz Somiju jūras līcim, lai dotu triecienu Krievijas federācijas ostām un naftas termināļiem Uсть-Lugā un Primorskā, turpat ir Sanktpēterburga blakus, tad tas var tikt uzskatīts par kazus belli, jeb, teiksim, kara iegānstu. Ja, ka jūs savu teritoriju piešķirat vienai no karojošajām pusēm. Un attiecīgi arī viņš piedraudēja, ka, ņemot vērā, ka tā ir agresīva rīcība pret Krievijas federāciju, Krievijas federācija patur tātad tiesības dot militāru triecienu pa šīm te vietām. Un, kā viņš arī pieminēja, ka NATO 5. pāns un NATO jūs neglābs šajā situācijā. Tātad, manuprāt, Arnold ļoti strauja eskalācija. Es izteicu varbūt tikai dažus paziņojumus, ja, kādi ir, bet tie ir principā katru dienu. Ja. Un te mēs esam situācijā tādā. Man tev pirmais jautājums. Mēs tev jau konstatējām, ja, dronu sienas nav, dronu lielvalsts nav Latvijā, droni tagad lido katru dienu, tas pat nav vairs nekas ārkārtējs gadījums. Es pieļauju, ka tas ir laika jautājums, ka diemžēl notiks arī cilvēku upuri Baltijā un Latvijā tālāk, ja nekas netiks darīts. Un man būtu divi jautājumi tādi tev. Pirmais, vai tur vispār šobrīd, ņemot vērā, ka nekas neko nav darījis un barojas Latvijas sabiedrība ar pasakām par dronu sienām un dronu lielvalstīm, ka izrādās nekā nav, ko tu arī teici neskaitāmas reizes, ka nav ne pretgaisa aizsardzības, nav drona aizsardzības, nekā nav. Ja? Un to parādīja, kā vispār, kādas ir iespējas to darīt. To visi zina, kam vajag zināt. Ja? Un otrs, paklausies, man šķiet, ka tiek konflikta draudi ir reāli. Šie paziņojumi jau ir ļoti reāli. Arnold, man ir šajā sakarā daži tev jautājumi. Ja? Pirmais jautājums, tu neskaitāms reizes esi brīdinājis sabiedrību, ka nekā nav. Nav pretdrona aizsardzības, nav pretgaisa aizsardzības. Šis mīts ir sabrucis pilnībā. Tātad mēs visi tauta un visi redz, ka nekā nav, ka 2,2 miljārdi ir aizsardzībai, 5% gandrīz ir, budžets ir milzīgs, rezultātu nav. Otrs, ņemot vērā visus šos te notikumus un ņemot vērā to, ka ja šie droni tālāk lidināsies šeit pat gan nokļūs gan Krievijas federācijā, gan Latvijas republikā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, kā tev šķiet, vai mēs strauji netuvojamies tomēr militāriem konfliktam un ka Krievijas federācija varētu tomēr izšķirties par kaut kādu dronu vai raķešu triecienu pa tām vietām, ko viņi publicē, kur ražo dronus Latvijas republikas teritorijā un kur viņu prāt atrodas Ukraiņu dronu un pretdronu vienības. Lūdzu, Arnold. Tā, pirmkārt es gribu pateikt to, ka tiešām mums nekā nav, lai šos dronus notriektu, neutralizētu, un es neredzu, ka kaut kas tiktu darīts, ja, jo steidzamā kārtā, kā jau vairāk kārt esmu teicis, kad ir jāuzsāk sarunas ar ražotājiem. Vienīgais, kas ir šodien pasaulē efektīvākais un reālākais, ir Rheinmetalls, Air Defense sistēmas. Es nezinu, vai viņas varētu iegādāties tuvākā laika periodā. Tam arī ir vajadzīgs laiks, tad to vajadzēja jau darīt sen, kā mēs jau runājam, jau vairākus gadus par to. Tas ir pirmais. Bet arī šodien nekas netiek darīts tajā jautājumā. Otrais, mani pārsteidz tas, ka, teiksim, es daudz esmu domājis par to, zinot, kā tika aprīkota vispār robeža ar sistēmām, ar radariem, ar sensoriem dažādiem jau no 2000. Gada sākuma. Ja. Viņas stākās tas projekts 1997. gadā. Ja. Iekšlietu ministrs bija Jēkabsons, man liekas, tajā laikā. Un es tam sekoju līdzi, pat es piedalījos šajā robežu, teiksim, šo sistēmu izvietošanā, jā. Kameras FLIR uzstādīja un tā tālāk.
Un mani pārsteidz tas, ka šajā laika periodā, es uzskatu, ka tomēr ir iegādāts kaut kādas radara sistēmas, ir kaut kas darīts, ja. Un mani mulsina tas fakts, ka nevar identificēt šo dronu ielidošanu mūsu teritorijā. Un man radās tāds jautājums, vai tā ir apzināta rīcība, varbūt speciāli, viņus redz, bet nesaka cilvēkiem, ja. Ja viņas neredz, tad ir vēl sliktāk. Tad ir, man liekas, ka tad vajadzētu reorganizēt visu aizsardzības ministriju un NBS vadību. Ja tiešām ir tas fakts tāds, ka viņi nevar redzēt šo dronu ielidošanu mūsu teritorijā, tad es uzskatu, ka rīcības nespējīgi ir vadība NBS un arī ministrijas vadība. Ja. Tad otra lieta, teiksim, to redz, ja, un par to klusē jautājums, kāpēc, ja, jo, nav īsti skaidrība, nav, teiksim, publiski paziņots, vai tie ir Krievu droni, vai tie ir Ukrainas droni. Ja Ukrainas, tad kāpēc viņi ielidoja Latvijā un no kuras puses viņi ielidoja, kāpēc viņi ielidoja. Un, es arī klausos dažādas Krievijas augstu stāvošu, dažādu amatpersonu paziņojums par to, ka Krievija tuvākā laikā var dot preventīvu triecienu, jo viņa redz apdraudējumu no Latvijas puses, un būtībā tas ir pilnīgi loģiski. Ja, piemēram, Latvija tiek iesaistīta šajā militārā konfliktā, un apdraudējums ir ar dažādiem droniem, kur caur Latviju vai no Latvijas teritorijas apdraud Krievijas federāciju, tas ir loģiski. Tātad tas ir militārs drauds, un, protams, kad es domāju, ka Krievija noteikti reaģēs. Un pats tas, tās sekas būs tādas, es 90% varu pateikt, ka nekāds NATO nekas neiesaistīsies šā konflikta risināšanā. Ka viņi pateiks, jūs risiniet paši šo konfliktu, jo jūs paši izraisiet šo konfliktu. Un tāpēc tas ir bīstami. Es uzskatu, ka man nav saprotams, kā vispār šāda situācija var rasties. Jo tas ir loģiski, ja Ukraina arī pateica, ja Krievijas spējas tiks izvietotas Baltkrievijā, tad viņi dos triecienus pa Baltkrievijas teritoriju. Un tas ir loģiski. Ja tev apdraud no kaut kādas teritorijas, tas automātiski šī teritorija tiek ievilkt militārā konfliktā. Un tas ir, godīgi sakot, es domāju, tas ir ļoti bīstami. Man uz šodien nav skaidrības un atbildes uz šiem jautājumiem, jo es neredzu mūsu politiķu un militāru personu paziņojums un skaidrs atbildes. To, ko publiski paziņo šīs personas. Skaidrs, tad pirmkārt mums nekā nav, lai šos dronus neinteralizētu. Otra lieta ir, mēs viņus neredzam, neidentificējam, tad vai tas ir apzināti vai neapzināti. Ja tas ir apzināti, tad tas ir ļoti slikti, jo pastāv droši vien kaut kāds vienošanās, ka ir atļauts caur Latvijas teritoriju viņiem lidot. Ja? Tas apdraud mūsu drošību tiešā veidā. Otra lieta, ja viņi tiešām neredz, kā es jau teicu, kad tad ir, viss NBS ir, kā var teikt, jāreorganizē. Viss komandējušais sastāvs NBS ir jāreorganizē. Un arī visi ministrijas cilvēki jāreorganizē. Ko, Arnold, katrā gadījumā situācija ir ārkārtīgi nopietna, manuprāt, un šeit nav pamata kaut kādam, teiksim, nevajadzīgam optimismam, ka gan jau tas viss būs labi, gan jau tas mūs neskars. Mēs redzam, ka, diemžēl, situācija strauji eskalējās. Un es tikai gribēju noslēgumā piebilst, ka burtiski nesen māja vidū notika Krievijas kodola spēku lielākās mācības kopš PSRS sabrukuma, kopš 1991. gada lielākās, apjomīgākās Krievijas federācijas un Baltkrievijas kodola spēku mācības. Baltkrievija ir apstiprinājusi, ka Krievijas federācijas kodola bruņojums atrodas Baltkrievijas teritorijā arī. Tātad
Šajās mācībās pēc atklātiem datiem piedalījās vairāk nekā 60,000 militāru personu. Piedalījās praktiski visi spēku veidi, ja? Un tas notika tagad, nesen. Ja? Otrkārt, es gribētu vēl tikai piebilst, ka, dārgie kolēģi, Ķīnas Tautas Republika pat notiesāja un piesprieda nāves sodu 2 beidzamajiem Ķīnas Tautas Republikas aizsardzības ministriem par korupciju. Tātad milzīgas valsts ļoti svarīgām amatpersonām tika piespriests nāves sods par pierādītu korupciju. Tā kā, ja mēs skatāmies kaut vai Krievijas federāciju, mēs tev par to runājam, cik daudz bijušo Krievijas aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku augstāko ģenerāļu tika atcelti no amata, daļa jau notiesāta par korupciju. Tas notiek šajās valstīs. Un šeit mums ir situācija. Nauda gadiem, pat gadu desmitiem ir tērēta, milzīgs budžets, un pasakas tiek stāstīts cilvēkiem. Un tikko nonāk šī situācija, izrādās, kā tu teici, nekā nav. Dargie draugi, klausaties, ko jums saka Arnolds Libeks un Raimonds Rublovskis, tāpēc, ka visu, ko mēs esam beidzamo 5-6 gadu laikā teikuši, ar 99%, tātad tas ir 99% no 100 piepildījies. Ja? Tā kā arī šis tavs secinājums, ko tu jau teici jau vairākus gadus, ka nekā nav, ja? Viņš ir, diemžēl, parādījis, ka viss šis mīts ir sabrucis. Dārgie draugi, situācija ļoti nopietna, turpināsim sekot, visu labu, uzredzēšanos. Uzredzēšu.